Sveiciet, dzīvnieku un kukaiņu draugi! Sēdieties! Tātad šodien mēs tālāk runāsim par... Jā, lūdzu! Man ir rekomendāts. Nu, nāc un lasi. Es tikai ceru, ka tas ir par... Pavasara iestāšanās Latvijas. Kā noteikti, kas par gadu laiku. Vienkārši. Skaties uz saviem klases biedriem. Viņos esmu pamanījis vairākas interesantas pazīmes, kas liecina, ka iestājas pavasaris. Pavasarī pazeminās vidējās atzīmes. Ģisme fiziskā ir 8! Ģisme fiziskā ir 4! Pavasarī cilvēki vairs nav tik uzmanīgi. Pavasarī cilvēkos mostas hormoni. Pavasarī cilvēkos mostas vēlme pārkāpt noteikumus. Pavasarī rodas vēlme darīt dārza darbus. Kādreiz te man būs dārziņš. Pavasarī cilvēki atkal saplūst ar dabu. Es mīlu dabu. Ārā biežāk spīd saule, retāk ir apmācies. Augos atjaunojas fotosintēzi un elpošana zaļo lapus. Un, kā jau minēju, pavasarī mainās arī cilvēki. Labi, Emīl, bet mēs runājam par abiniekiem, nevis par gada laikiem. Es tev nevaru ielikt labu atzīmi.